Sveicināti, meitenes! Šodien izpildīsim sejas masāžu ar gošā. Savienosim visu, ko mēs esam iemācījusies meistarklasē, un mums būs tāda profesionālā sejas masāža. Un tad sāksim. Atceramies, pirmais izmasēsim galvu. Lai sejas masāža būtu kvalitatīva, mums obligāti jāizmasē galvas ādu. Šo posmu izlaist nevar. Un kā jums rādīju, elkoņus var uzlikt uz galda un tādā veidā izmasēt. Masējam apmēram 3–5 minūtes. Es vēl atgādinu, kā jāmasē. Redziet, lai āda staigātu no vienas puses uz otru. Var izmantot visādus gadžetus. Man ir tāds ļoti patīkams. Kad es izmasēju ar šo, es tāpat masēju ar pirkstiem un visu tā kā paceļu un uz aizmuguri stiepju, jā, tā kā cepurīti, hop uz turieni. Kad mēs izmasējam galvu, mēs savācam matus un varam smērēt ar masāžas krēmu jeb kaut kādu eļļu, kas ātri neiesūcās ādā. Es atgādinu, kā jāstrādā ar gošām. Tātad gošām mēs turam 2 pirkstos un noliecam uz to lielāko pirkstu. Un mums ir, vai mēs krāpējam, ir tādas īsas kustības, vai tieši gara kustība. Gošā mums vienmēr ir uz 45 grādiem. Vispirms aktivizēsim galvenos limfa mēzglus. Tas būs virs atslēgkaula ar plaukstu šo daļu. Redziet, kā es to daru. Nolieku. Un tā kā tur iekšā es bišķiņ paspiežu, bet tas ir no 10 ballēm ir uz 1, 2. Mēs stipri nespiežam. Otrais ir zem zoda. Arī rokas noliekam tādā veidā. 1, 2, 3, 4, 5. Un aiz auss. 1, 2, 3, 4, 5. Sāksim ar limfa drenāžas tehniku. Tad noliekam gošā dekoltē centrā. Un vienmērīgi tā kā izspiežam šķidrumu un vedam visu uz padusēm. Atceramies, ka mēs nespiežam no 10 ballēm apmēram 3, 2. Un atkal uz augšu, bišķiņ zemāk. Un vēl zemāk. Un vēlreiz. Un uz otru pusīti. Zem atslēgkaula uz padusēm. Bišķiņ zemāk nolaižam gošā. Un tuvāk krūtīm. 1,
zemāk, 2. Un 3. piegājiens. 2, 3. Un tagad mēs sāksim strādāt ar kaklu. Tātad lēnītēm ceļamies uz augšu. Un visu izvadam līdz atslēgu kaulam. Spiediens ir 2-3 balles. Un otrajā pusē. Aktivizējam limfu. Un tagad pastrādāsim zem zoda. Tagad ar šo daļu gošā un tā kā. Un tagad ar šo asāko daļu zem zoda un tā kā izspiežam aiz aus un līdz atslēgu kaulam. Aiz aus. Garas tādas kustības. Vienmērīgas. 2. 3. Uz otru pusīti. 1, 2 un 3. Ir. Un nākošā kustība no zoda līdz aus, aiz aus un uz leju. Pagriežam gošā, mēs tā kā izvadam šķidrumu. Mums viens, 2 un 3. Nākošais ceļam augstāk un no lūpu kaktiņa. 1, 2 un 3. Mainam. Līdz aus. Pagriežam gošā aiz aus un līdz atslēgu kaulam. 2 un 3. Pie deguna līdz aus. Bišķiņ pat augstāk līdz deniņiem. Pagriežam gošā un izspiežam. Sanāk tā, ka mums nevar gošā pacelt no ādas, tā kā neceļam augšā. Mums jāsaprot, ka viss jāizveda vienā tādā piegājienā. 3. Nākošais posms būs no iekšējā acu kaktiņa uz leju ar otro pirkstu atrodam, kur atrodas apakšējā žokļa stūrītis un sanāk hop, hop, hop un uz leju līdz atslēgu kaulam. Tāds mums būs ceļš. Tātad. Kā mēs izdarām. Viens, 2. Mēs nespiežam. 3. Un tas pats šeit. 1,
Vispār man kaut kur spiediens ir uz 1 balli. Pat ne uz 2, ne uz 3, bet uz 1. Un no pieres aiz aus 1, aiz aus 2, 3. Viens, 2, 3. Viss, šo mēs izpildījām, var uztaisīt pampāžu. Un tā ir pirmā daļa. Ja jūs esat tūskaņi, jūs no rītiem varat šo pildīt kā atsevišķu sejas masāžu. Var to visu darīt ar rokām, kā es jums rādīju, vai var izmantot gošā. Un sākam lifting masāžu ar gošām. Tātad atkal no centra mēs tagad ar tādām skrāpējošām kustībām mēģinam visu izmasēt. Un atkal ceļamies uz augšu. Mēs darīsim visu to pašu, ko mēs darījām ar limfa drenāžu masāžu, tikai būs citas kustības. Ja tur bija garas, vienmērīgas. Šeit mēs strādājam jau ar dziļākiem slāņiem, un mēs varam jau bišķiņ spiest vairāk. Šeit būs pat dekoltē no apmēram 4-5. Un uz otru pusēti pagriežam. Tātad mēs no centra visu mēģinam izmasēt uz sāniem, atslābināt krūšu muskuļus, kas ir savilkti, līdz ar to plecis mūsu velk uz priekšu. Ja ir krunkas, arī var, kā es jums rādīju, var apmēram tādā veidā. Un turpinam. Man jau paliek sarkans, tas ir ļoti labi. Uzlabojas asinsrite. Un tagad mums ar šo gošā galu mums vajag pastrādāt zem atslēgkaulu. Var bišķiņ piepacelt plecs, lai redzētu to robežu. Un tādā veidā atceramies, ka mums gošā ir uz 45 grādiem. Mēs šeit tā kā mēģinam pastrādāt. Šeit mums stiprinās platīsma. Un mēs mēģinam šeit tā kā viņu atbrīvot, lai viņa nevelk mūsu ovālu uz leju. Un pēdējo reizīti. Un uz otru pusi. Es domāju, tomēr man ar labo ir vieglāk. Viens. Ar kuru roku jūs strādāsiet, vienalga. Pats galvenais, lai gošā būtu 45 grādi. Un tā, lai jums būtu ērti.
Ir. Un tagad ejam augstāk un pastrādāsim ar kakla sānu virsmu. Tad viss tas pats sanāk, kuras tādā veidā es lieku gošā un ar tādām skrāpējošām kustībām eju uz augšu pakāpeniski. Un uz leju garais. Vēlreiz. Vispirms tādi īsi un pakāpeniski ceļos augšā. Un uz leju ar garu. Un trešais. Un uz leju. Otrā pusītē. Atkal lielais pirksts ir apakšā. Un ar garu uz leju 1. 2. Un 3. Ir zem zoda. Var pieturēt ar roku. Uztaisīt vairāk tādas kustības. Pirms uz priekšu. Var pēc tam uz leju. Jā, un tagad ar šo galiņu no centra līdz auss un uz leju 1. 2. 3. Uz otru pusīti. Galvu var necelt uz augšu, es paceļu, lai parādītu jums, ko es tur apakšā daru. 2. Un 3. Ir. Ar zodu strādā un apakšējā lūpa zem zobiem. Šeit strādājam uzmanīgi, jo var palikt zilmi. Un ja jums ir lūpu kaktiņu uz leju, tad pievēršam uzmanību šai zonai. Un tā kā piepaceļam uz augšu visu. Ja jūsu zodiņš ir uz priekšu, tad pievēršam uzmanību šai zonai. Divi, 3 balvas no 10. Ir košļāšanas muskuļi. Kur viņus atrast, kā viņus atrast? Tad saspiežam zobus, un šeit es jau, redziet, saspiedu, un jūs varat sajust tādu cietu virsmu zem ādas. Šeit jau ir tukšums, tad viss, šeit ir robeža. Rekar manas košļāšanas muskuļi. Šeit ir kauls, viņa šeit stiprinās un šeit. Rekar, tāds ir košļāšanas muskulis. Tātad no šī kaula bišķiņ atveram žokli un uz leju. 1. Šeit var stiprāk paspiest. 2. 3.
4. Atrast sāpīgo vietu. Piemēram, man šeit ir apstāties un bišķiņ pavibrēt. Un uz otru pusīti. Tā. Atradam sāpīgo vietu, apstājamies un pavibrējam. Ir. Nākošais posms no tur, kur mūsu lūpu kaktiņš, no šitās robeža mums būs līdz aus. Un šitais posms, ar roku mēs pieturam audus, lai būtu bišķiņ stingrāk, un tādā veidā mēs liekam un visu tā kā piepaceļam. 1. 2. 2, 3 balles. Ja jūs esat plūskaini un jums ir tāda cieta āde, tad var bišķiņ pat uz 4. 3. Uz otru pusīti. Pieturam. 1. 2. 3. Labi. Tagad mēs ar pirkstiem noliekam šeit pirkstus un izmasējam visu zānu pie deguna. Uz deguna. Tādā veidā, ja sevišķi ir kādam liels deguns tūskaņs, sasildam muskuļus, audus, tad mums būs vieglāk strādāt ar gošā. Ja tur ir tādi cieti muskulīši, savilkti ļoti, jo tur ir ļoti daudz viņas stiprinās, un ja mēs sāksim uzreiz ar gošā, tad būs tā visi patīkami. Ir. Un tagad mēs ar šo maliņu pieturam audus, bišķiņ tā kā pastiepjam uz deniņiem, bišķiņ, nevajag stiept stipri, bišķiņ, 1-2 milimetrus. Un ar šo galiņu jau dziļāk mēs izmasējam tur dziļākus muskulīšus. Tur, kur mums veidojas tāds komatiņš, šeit mums arī veidojas deguna muta rieva. Jā, mēs varam apstāties, ja jums tāda problēma ir. Un šeit vairāk izmasēt. Uz otru pusi arī ar roku pieturam audus. Elpojam. Un arī šeit gošā man nestāv tādā veidā. Es viņu tā neskrāpēju. Es redzētu, kā man ir.
Ir. Tagad mēs ar šo maliņu visu, ko mēs tā kā šeit izmasējām, mums vajag izvilkt līdz deniņiem. Izdaram tā, perpendikulāri, un pēc tam tā kā pagriežam uz degunu, un ar šo mēs sākam ar roku pieturam un tā kā skrāpēt un uz deniņiem. Visu celt uz augšu. 1. Atkal noliekam gošā perpendikulāri, pēc tam pie deguna. Un visu to masu mēs tā kā ceļam. 2. Un atkal noliekam. Ir. Redziet, kā uzreiz pacēlās seja. Uz otru pusīti perpendikulāri pie deguna. Viens. Perpendikulāri pie deguna. Šeit arī skatāmies, ja jums plāna āda, tad strādājam ļoti maigi. 2. Ja jums ir biezāda, jūs esat tūskainais tips, deformācijas, līdz ar to jūs varat bišķiņ stiprāk to visu darīt. Man ir plānāda, es to daru ļoti maigi. Un tad, tur, kur mums veidojās šitā te rieva, noliekam tādā veidā gošā, un tā kā visu mēģinam piepacelt. Uz augšu. 1. 2. 3. Ļoti labi. Un otrajā pusē izdarām to pašu. Noliekam gošā. Un tā kā visus šo apjomu mums vajag pacelt uz augšu. Divi. Un 3. Un uzreiz var redzēt, kāds ir sejas ovāls. Man patīk. Un turpinam strādāt tālāk. Ja bieži veidojas tuška zem acīm, mums obligāti jāpastrādā ar šo daļu. Tātad šeit ir mums savilkts, arī košļāšanas muskulis savilkts, un līdz ar to limfas attece ir pagrūtināta. Un līdz ar to mēs noliekam tādā veidā gošā. Sanāk, mēs strādāsim tādā veidā. Hop. Un visu. Tā kā atveram ceļu. Atslābinam. 2. Un 3. Un to pašu izdaram otrajā pusītē. Sanāk pa diagonāli. Rekurot šito daļu, šito posmu mums vajag atslābināt. Lai uzlabotu limfas atteci no acis. No acīm. Tā ir. Nākošais. Mēs noliekam gošā. Tagad noliekam uz apakšējo plakstiņu un ar šo galiņu tā kā mēģinam izspiest. Un līdz auss.
un pilnīgi gošā ir uz ādas. Un otrā pusē. Bet mēs izspiežam tā kā bīšķiņu, noliekam un bīšķiņu piepaceļam un ar šo galiņu mēs pa tādu nestiepjam. 1, 2, 3. Ir. Nākošais. Piere. Šeit droši mēs varam pastrādāt, skatoties, kādā stāvoklī mūsu piere, kādas krunkas. Ja krunkas ir horizontālas un tādas dziļas, ja šeit mums nekas nekustās, tad noteikti vajag šo daļu, ar šo daļu pastrādāt, ar matu līniju. Jo mēs nevarēsim pastrādāt ar īstiept uz augšu, ja šeit ir salipis. Ja? Tad mēs ļoti labi ar šo strādājam. Un tikai tad mēs varēsim visu celt uz augšu. Var tādā veidā, ja ir krunkas. Un ja nav krunku arī. Vai arī piepaceltu plakstiņus. Ir. Un tagad pastrādāsim ar augšējo plakstiņu. Noliekam gošā, tādā veidā. Un uztaisim tādu nelielu rieviņu un sākam viņu tā kā izmasēt. Mēs spiežam. Un otrā pusē. Katrs taisa savā ritmā, ja jums citiem ir ļoti savilkts tur, jā, un līdz ar to tik ātri nevar, tā rieva viņa ilgāk būs, nevar viņu ātrāk izberzēt. Un jūs varat uzspiest pauzīti un taisīt savā ritmā. Ir. Un tagad ar šo daļu noliekam gošā, nespiežam, bet izspiežam pie auss. 1, 2, 3. Uz otru pusi. 1, 2, 3. No pieres visu uz leju, aiz auss un uz leju. 1, 2 un 3. Viens, 2 un 3. Un masāža ir beigusies. Jūs veltījat sev laiku. Tas ir ļoti patīkami. Mēs varam tikai uztaisīt vēl pampāžu.
Tātad balējas rokas noliekam virs aslēkaula un uztaisam 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Un aiz aus. 1, 2, 3, 4, 5. Super, paldies jums, lai jums veicams, taisiet katru nedēļu, uztaisiet vismaz 4 reizes un jūs redzēsiet foršu rezultātu. Atā!